Nekas nepārbauda jūsu automašīnas akumulātoru stāvokli tāpat kā ziema. Un nekas neatklāja jūsu starta akumulātoru patieso stāvokli tāpat kā slodzes testeris. Kas patiesībā slēpjas akumulatorā, jūs neuzzināsiet tukšgaitā, bet tikai pie slodzes. Tāpēc es no Unimax aizņēmu šo ierīci un pārbaudīšu 4 dažādus akumulatorus. Mani sauc Toms Krsenska, un pirmais kandidāts ir Varta-Blācka no 2012. Gada mazliet lietots un kopumā labi uzturēts. Otrais ir zīmols Starline, zem kura slēpjas Exide akumulators. Ražošanas gads arī 2012. Un nākamais akumulators atkal ir Varta, šoreiz silver un bedvie krāsās, ražots 2005. Gada jūlijā. Tātad tā ir baterija, ko ražotājs piegādāja jaunai automašīnai, kur tā kalpoja garus 14 gadus. Un tā darbotos arī turpmāk, ja man būtu sirds to ziemā mocīt ar augstajiem startiem. 2 litru turbo dieselā. Tas vairs īsti nedarbojās, bet vasarā startēja bez vilcināšanās. Šeit vismaz redzat, ka motoram ziemā ir nepieciešama pavisam citi starta strāvas nekā vasarā. Šī baterija pēc uzlādes. Bez slodzes saglabā spriegumu virs 12,6 voltiem, tāpēc no tā. Nevar pateikt, ka tā vairs nav pilnīgi kārtībā. Kāds ir tās patiesais stāvoklis, mēs uzzināsim tieši ar slodzes testeri. Un beidzot man ir jauna Exide Premium, kas aizstāja to Varta turētāju. Pēc aptuveni mēneša lietošanas tai vajadzētu joprojām būt kā jaunai. Tā ir visaugstākā kapacitāte un norādītais starta strāvas stiprums no visām testētajām baterijām. Es izvēlējos G600 ierīci, lai pārbaudītu startera akumulatorus. Papildus pašai automašīnas baterijai tas spēja pārbaudīt arī starteri, proti izmērīt tā strāvas patēriņu. Un izmērīt arī ģeneratoru un regulātoru uzlādes spriegumu, lai pārliecinātos, vai uzlāde darbojas pareizi. Ierīce spēja darboties ar akumulatoriem, kuru nominālais spriegums ir 12 vai 24 volti līdz 200 ampērstundām kapacitātes. Baterijas temperatūrai slodzes testā jābūt vismaz 16 grādiem pēc Celsija. Šajā cenu kategorijā negaidiet, ka testeris parādīs reālo maksimālo strāvu, ko akumulators spēja nodrošināt. Tomēr tas spēja, pamatojoties uz noteiktu strāvas slodzi, reģistrēt akumulatoru spriegumu kritumu, no kura var redzēt tā faktisko stāvokli. Automašīnas akumulatoru var testēt gan automašīnā, gan izņemt no transporta līdzekļa. Akumulatoru vienmēr vispirms pilnībā uzlādē. Veicot mērījumus automašīnā, vispirms pievienojam zilo spailu baterijas zemējuma vadam, sarkano spailu pievienojam baterijas pozitīviem polam un melno pie negatīvā. Ārpus transporta līdzekļu mēs strādāsim tikai ar zilo un sarkano spailu. Melnā paliks nepievienota un nedrīkst pieskarties citām spailēm. Ar potenciometru iestatām testējumā akumulatoru kapacitāti un nospiežam un turam sarkano pogu. Tajā laikā mēs sekojam spriegumam voltmetrā pa labi. Pēc dažām sekundēm rādītājs nostabilizējas un mēs redzam, cik daudz ir samazinājies akumulatoru spriegums zem slodzes. Ja tas paliek virs 10,5 voltiem, akumulators ir kārtībā. Ja tas ir diapazonā no 10 līdz 10,5 voltiem, tas jau ir sliktākā stāvoklī, un ziemā mums var būt problēmas ar iedarbināšanu. Un, ja spriegums ir zemāks par 10 voltiem, akumulators nav spējīgs nodrošināt pietiekamu strāvu ziemas iedarbināšanai. Ampērmetrs pa kreisi. Orientējoši rāda slodzes strāvu. Un uzmanību. Neturiet pogu nospiest ilgāk par 5 sekundēm. Ja akumulators spēja iedarbināt, mēs varam turpināt ar starteru, ģeneratoru un regulātoru mērījumiem. Mērījuma rezultātus es ievietoju tabulā, no kuras ir redzams, ka vecākais akumulators pie slodzes nokrītas zem 10 voltiem. 2 akumulatori, kas ražoti 2012. Gadā turas kā nu kā, bet salātiem jau būs problēmas ar atkārtot iedarbināšanu un, ja tie netiks pietiekami uzlādēti, pastāv to atteices risks. Un visbeidzot, jaunais akumulators spēja izturēt arī atkārtotu slodzi, nesamazinot spriegumu zem 10,5 voltiem. Ja mums nav nepieciešams slodzes tests, akumulatoru uzlādes stāvokli varam izmērīt ar jebkuru voltmetru, vai arī to var noteikt pēc elektrolīta blīvuma. Tas attiecas tikai uz tās augtajām apludinātajām baterijām, kurām ir piekļuve elektrolītā. Mērījumi tiek veikti ar refraktometru, kas ir ierīce gaismas laušanas indeksa mērīšanai. Refraktometri var būt optiski vai elektroniski, un automobiļu nozarē tos biežāk izmantojam, lai mērītu dzesēšanas šķidrumu un logu mazgāšanas šķidrumu izturību pret sasalšanu. Lai noteiktu šķidrumu blīvumu, pietiek ar pipeti paņemt 2 vai 3 pilienas mērāmā šķidrumu. Refraktometrā tad nolasām elektrolīta blīvuma vērtību kilogramos uz litru, vai arī šķīduma sasalšanas temperatūras vērtību grādos, pēc Celsija. Nu, un runājot par šķidrumiem, man ir vēl viens noderīgs rīks, kas
ātri pārbaudīs bremžu šķidruma stāvokli. Testeris, izmantojot zondi, kas ievietot izplešanās tvertnē, parādīs, kāds ir faktiskais vārīšanās punkts. Ja tas ir zemāks par ieteikto vērtību, dažādiem bremžu šķidruma veidiem jums tas steidzami jāmaina. Atgriezīsimies pie starta akumulatoriem. Vispārīgi runājot, tiem vislabāk patīk, kad tie ir pilnībā uzlādēti. Ilgstoša atstāšana daļai izlādētā stāvoklī tiem kaitē tāpat kā pārlādēšana. Tāpēc pārbaudiet savu akumulatoru stāvokli pēc iespējas biežāk, un, ja konstatējat, ka tā spriegums bez slodzes ir mazāks par 12 veseliem 6 voltiem, uzlādējiet to ar ārējo lādētāju. Un nebaidieties to lādēt, kamēr tas ir pieslēgts automašīnai. Ja jums ir kvalitatīvs lādētājs, nekas nenotiks. Pārbaudiet arī transporta līdzekļu uzlādes sistēmas funkcionalitāti. Akumulators jums par pareizu aprūpi. Atlīdzinās ar ilgu kalpošanas laiku. Saites uz visiem produktiem atradīsiet aprakstā zem video. Lūdzu, abonējiet un noklikšķinot uz zvana ikonas iestatiet paziņojumu saņemšanu par jauniem video. Priecāsimies arī par jūsu patīku vai konstruktīvu komentāru. Tad nu es jau gaidīšu nākamo video no Unimax darbnīcas.